Elektroenerģijas tirgus Latvijā ir atvērts no 2007. gada, tomēr plašākam uzņēmēju lokam dalību brīvajā elektroenerģijas tirgū nodrošināja izmaiņas Ministru kabineta elektroenerģijas tirdzniecības noteikumos. Aizvadītie mēneši daudziem uzņēmējiem bijis jaunās sistēmas apguves laiks, un soļi, kas tiek spērti elektroenerģijas tirgus liberalizācijas virzienā, turpinās. Daži no uzņēmējiem noteikti ir ieguvuši iespēju iepirkt lētāk, iespēju salīdzināt cenas, iespēju pārvaldīt savu iepirkumu. Un šis ir arī tas brīdis, kad elektroenerģijas birža ienāk Latvijā, tā kā uzņēmējiem būs iespēja pirkt elektroenerģiju arī biržā. Lielās bankas arī nodrošinās šo pakalpojumu, arī tā kā tirgus kļūst sakārtotāks un vēl atvērtāks nekā bija līdz šim. Baltijas valstis pakāpeniski virzās uz stabilāku energoapgādes drošumu situāciju, tiek izveidota papildus starpsavienojumi ar Skandināvijas valstīm, un Baltijas valstīs tiek attīstītas pašražošanas jaudas. Latvijā šī kombinācija, abi jaunie termoelektrostaciju Rīgas TEC 1 un TEC 2 bloki un starpsavienojumi ir veiksmīgs modelis. Ja elektrība ir lēta Skandināvijā, mēs savus stacijas varam atslogot, gāzi nepirkt, importēt no Skandināvijas. Ja pašā laikā, ja ir Skandināvijā augstāks cenu periods, tad mēs varam izmantot Krievijas gāzi un ģenerēt. Līdz ar to ar šādu darbības principu mēs principā arī lielā mērā apgāžam to nepareizo priekšstatu, kas ir sabiedrībā izveidojies, kad ar tecu izbūvi tiek lielā mērā balstīta Krievijas gāze vai Latvija kļūst atkarīgāk no Krievijas. Es domāju, ka tieši noteikti pretējies. Mums paverās jauna tirdzniecības kanāla un teci dod šo ekonomiskās optimizācijas iespēju nākotnē. Uzņēmēju sekmes apgūstot brīvo elektroenerģijas tirgu ir atšķirīgas. Vieni pievērš tam pastiprinātu uzmanību, citi iepirkumu sagatavošanu atstāj uz pēdējo brīdi. Būtisks nosacījums, lai veiksmīgi piedalītos elektroenerģijas tirgu, ir labi izstrādāta stratēģija. Uzņēmums nodefinē tādas lietas, kā pieņemsim, uz cik ilgu laiku uz priekšu ir jāzina elektroenerģijas cena, cik elektroenerģijas cena var būt svārstīga, vai varbūt situācija, ka elektroenerģija tiek pirkta par spota cenām, kas ir biržā, kas mainās katru stundu, vai visām cenām jābūt ir fiksētām. Tas arī bieži vien sasaucās ar uzņēmumu budžeta plānošanas periodu. Piemēram, ja budžets tiek plānots nākamajam finanšu gadam, daudz uzņēmumu saka, ir jābūt skaidri zināmai elektroenerģijas cenai, lai mēs varam precīzi saplānot. Un tātad, ņemot visus šos faktorus vērā, tāpat ņemot vērā to, kas notiek elektroenerģijas tirgu, tiek izstrādāta elektroenerģijas iepirkuma stratēģija. Līdzīgi kā ar citām kompetencēm, uzņēmēji konstatējuši, ka izdevīgāk elektroenerģijas iepirkuma sagatavošanu stratēģijas izveidi nodot ārpakalpojumā. Tādējādi tiek samazināts izmaksas un nodrošināta sadarbība ar profesionāļiem, kuri labi pārzina energoresursu tirgu. Starptautisko konferenci Brīvais elektroenerģijas tirgus, attīstību un tendences organizē ziņu aģentūra Leta sadarbībā ar Seb banku.